Ar nedēļas ziņu apkopojumu pasaulē Latvijā Latgalē Alise Plus studijā Juris Saukāns. Šonedēļ starptautisko jaunumu klimatu zināmā mērā diktēja pagājušās nedēļas nogalē izskanējušais Donalda Trumpa paziņojums, ka viņš mudinātu Krieviju uzbrukt NATO dalību valstī, kas nepiešķir pietiekami daudz līdzekļu aizsardzībai. Šādu pozīciju nosodīja gan NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, Eiropadomes prezidents Šārls Mišels, Vācijas prezidents Franks Valters Steinmeiers un daudzi citi. Pats Trumps gan vēlāk mēģināja taisnoties, ka viņš, kad bija ASV prezidents, prasīdams līdzvērtīgu finansiālu iesaistīšanos no visām NATO dalību valstīm, esot tādā veidā stiprinājis aliansi, taču izliet ūdeni, kā mēdz teikt, nesasmelsi. Francijas ārlietu ministrs Stéphane Séjourné savukārt izteicās, ka Eiropai vajadzīga vēl viena tā saucamā dzīvības apdrošināšanas polise līdzās NATO, nevis tāda, kas aizstāja vai ir pret NATO, bet papildus. Izcēlās starp viedokļu paudējiem Polijas aizsardzības ministrs Radoslavs Sikorskis, teikdams, ka, citēju, Atlantijas alianse nav līgums ar apsardzes uzņēmumu. Nevar apgalvot, ka tieši šajā sakarā, bet pat Krievijas prezidents Vladimirs Putins trešdien paziņoja, ka Džo Baidena uzvara ASV prezidenta vēlēšanās novembrī būtu labākais iznākums Krievijai, jo Baidens kā politiķis pēc Putina domām esot pieredzējušāks un paredzamāks. Šonedēļ, atrodoties ieslodzījumā, miris Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs, par to piektdien paziņojas vietējā ieslodzījuma vietu pārvalde. Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahkna, komentējot ziņas par Navaļnija nāvi, teica tā: Navaļnijs nomira cietumā, kur Krievijas varas iestādes viņu ieslodzīja nepamatoti un netaisnīgi, tālu no saviem tuviniekiem, sievas un bērniem. Mēs esam zaudējuši cilvēku, kura mūža darbs bija cīnīties pret Putina slepkavniecisko valdīšanu drosmīgi un skaļi. Pateicoties viņam, pasaule uzzināja, kas patiesībā notiek Krievijā. Tieši šis darbs un cīņa viņam izrādījās liktenīga. Citāta beigas. Navaļnijam bija 47 gadi. Visu šo nedēļu Donetskas apgabala Avdijivkā turpinājās sīvas kaujas. Ukrainas karavīri gatavo jaunas pozīcijas agrākajā rūpniecības centrā, kuru Krievijas karaspēks ir ielencis no 3 pusēm. Jāatzīmē, ka Krievijas armija jau mēnešiem ilgi mēģina ieņemt Avdijivku, jo tās krišana Maskavai būtu nozīmīga simboliska uzvara. Tajā pašā laikā Ukraina un Vācija šonedēļ parakstīja vienošanos par sadarbību drošības sfērā, kas būs spēkā 10 gadus, un šajā gadā nostiprina Vācijas atbalstu Ukrainai 7 miljardu eiro apjomā. Tie ir ieroči, attiecībā uz kuriem mums jau ir konkrēti līgumi, norādīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukraina iepriekš līdzīgu vienošanos parakstījusi ar Lielbritāniju un gatavojas parakstīt ar Franciju. Latvijas Satversmes tiesa šonedēļ atzina normu, ar kuru Krievijas pilsoņiem jaunas uzturēšanās atļaujas iegūšanai jāapliecina latviešu valodas zināšanas, par atbilstošu valsts pamatlikumam. Jāatzīmē, ka iepriekš prasības iesniedzējus pārstāvošās personas sociālajos tīklos apgalvoja, ka šādā situācijā pārsūdzēšot šo spriedumu Eiropas cilvēktiesību tiesā. Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš šonedēļ nosūtījis vēstuli ministru prezidentei Evikai Siliņai, Finanšu ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kā arī Latgales plānošanas reģionam, aicinot pilnveidot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu, jo pašreizējā nerada pašvaldībām līdzīgas iespējas ar likuma noteikto funkciju izpildēji. Šonedēļ turpinās Daugavpils pilsētas šā gada budžeta plānošana, kurā domnieki ir spiesti veikt virkni taupības pasākumu. Šonedēļ Berlīnē sākās starptautiskais kinofestivāls, kurā demonstrēs arī Dāvja Sīmaņa filmu Marijas klusēšana. Filmas epizodes tapušas Daugavpils cietoksnī, iesaistot pilsētas iedzīvotājus un izmantojot vēsturiskas Daugavpils ēkas. Daugavpilī Vienības nama poļu kultūras centrā Varšavas ielā 30 šonedēļ atklāta žurnālistes, fotogrāfes un mākslinieces Ineses Minovas gleznu izstāde Ļauties savam sapnim. Izstādē būs apskatāmas daudzveidīgas un atmosfēriskas gleznas, kas tapušas nesen un vēl nekur nav izstādītas. 21. februārī Daugavpilī Augšdaugavas novada kultūras centrā Vārpa un 28. februārī Ilūgstes kultūras un mākslas centrā notiks informatīvi semināri par atbalsta saņemšanas iespējām uzņēmējdarbības sākšanai un attīstībai Augšdaugavas novadā. Studijā bija Juris Saukāns. Par nedēļas ziņu pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbildsījā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio